Sveiki! Šodien kopā izveidosim tiešsaistes veikalu Kaktusu paradīze. Veikalu mēs veidosim Replit vietnē. Replit ir tiešsaistes izstrādes vide, un tas nozīmē, ka viss notiek pārlūk programmā. Nav jāinstalē nekāda nepieciešama programmatūra serveriem, nekāds koda redaktors, ne Node.js. Dators var būt jebkurš, jo kods tiek saglabāts Replit serveros, nevis datorā lokālajā. Lai uzsāktu projektu, izveidosim jaunu replu. Dodamies uz adresi replit.com/templates. Ja šī adrese kādreiz pārstās darboties, tad to pašu var mēģināt izdarīt arī ar iebūvēto mākslīgā intelekta agentu. Atrodi Node.js projekta sagatavi un noklikšķini. Nospied uz Remix un izvēlies nosaukumu. Mūsu gadījumā tā būs Kaktusu paradīze. Ieraksti nepieciešamo aprakstu un pagaidām atstāj šo projektu kā privātu. Kreisajā pusē tu redzēsi mākslīgā intelekta agentu, kuru mēs aizvērsim ciet, jo tas mums nebūs nepieciešams. Labajā pusē, augšējā stūrītī, atrodas lūk šāda poga, kas izskatās pēc lodziņiem. Noklikšķini šo pogu un pārslēdzies uz File Tree. Tagad tu ieraudzīsi visas datnes, kas ir iekšā projektā. Izveidotais Node.js projekts Replit vietnē jau satur nepieciešamās datnes, lai iedarbinātu serveri. Pati galvenā datne ir index.js. Pagaidām tajā nav nekā, bet to mēs drīz labosim. Sāksim ar to, ka pievienosim jau eksistējošās datnes. Protams, varētu būt dažādas mapes un dažādas datnes iekšā pievienotas, bet parasti vismaz ir mapes ar nosaukumu CSS un JS, kas ir paredzētas CSS datņu glabāšanai un JavaScript datņu glabāšanai. Visas šīs papildus mapes un datnes ir jāievieto lielā mapē ar nosaukumu public. Lai pievienotu jaunu mapi un pēc tam arī datnes, ekrāna labajā pusē sadaļā File Tree noklikšķini uz 3 vertikālajiem punktiņiem. Izvēlies New Folder. Ieraksti nosaukumu public. Tajā momentā, kad pele vēl joprojām ir uzklikšķināta uz public un šī mape ir izdalīta, noklikšķini atkal uz 3 vertikālajiem punktiņiem pie nosaukuma public un izvēlies Add Folder. Šī būs mape CSS. Tad atkal pie public 3 vertikālās podziņas Add Folder, JS, mapīte JavaScriptam. Manā gadījumā es pievienošu 2 HTML datnes un 1 CSS datni. Tās jau ir gatavas sagatavas manam veikalam. Datne produkti HTML, kura jau ir noformēta, un pasūtījuma HTML. Kā redzi, tā jau ir gatava sagatave tiešsaistes veikalam. Datnes tu vari pievienot ne tikai izvēloties add file, bet arī vienkārši pārvelkot tās iekšā no mapes patiešo savā projektā. Neaizmirsti datni stēlu CSS ievietot CSS mapītē. Vari noklikšķināt uz tām, un Replit redaktors atvērs tev kodu, kas atrodas iekšā šajās datnēs. Kā redzi, abās HTML datnēs JavaScript kods atrodas tieši iekšā šajās datnēs. Tas, protams, nav ideāli, bet nelielam mācību projektiņam mēs tā varam arī darīt. Un, kā noteikti arī ievēroji, visi produkti tiek glabāti statiskā masīvā. Tas nozīmē to, ka viņi netiek saglabāti datubāzē. Pašā mājaslapā viņi parādās, bet tikai tie 3, kas ir ielikti masīvā. Mēs varam nomainīt, piemēram, cenu, un šī funkcionalitāte arī darbojas, bet tikai līdz tam momentam, kamēr lapa tiek pārlādēta par jaunu. Tad tiek ielasīti vecie dati no masīva. Tieši tāpat ir arī ar pasūtījumiem. Mēs varam pievienot jaunu
vai mainīt eksistējošo pasūtījumu statusu, bet, diemžēl, kā tikko mēs atjaunāsim lapu, tā viss atgriezīsies atpakaļ. Tāpēc mums ir nepieciešams izveidot datubāzi, kurā mēs uzglabāsim pilnīgi visas izmaiņas, un tās tur paliks nemainīgas. Lai mūsu HTML lapas varētu atrast stila lapu CSS, pašā augšā, tur, kur mums ir sasaiste, nomainīsim CSS datnes atrašanās vietu uz pareizo. Tieši tāpat rīkosimies arī ar pasūtījumu HTML. Jo tagad mūsu dizaina datne atrodas mapē CSS ar nosaukumu Style CSS. Mūsu projektam vēl ir nepieciešams pievienot dažas bibliotēkas. Atver termināli replitā, nospiežot augšā uz plusiņa un izvēloties sadaļu Shell. Šajā sadaļā tu vari ierakstīt npm install express. npm ir Node.js package manager, kas palīdz instalēt papildus bibliotēkas un moduļus. Tālāk ieraksti npm install better SQLite 3. Šie abi moduļi mums būs nepieciešami, lai mēs varētu strādāt ar datubāzi SQLite. Tagad termināli var aizvērt, noklišķinot uz krustiņu. Pamata direktorijā pievieno jaunu datni. Nosauc to par db.js. Ja netīšām pievienoja datni, kā es tikko nepareizajā mapītē, tad paņem un vienkārši pārvalc to. Šajā datnē db.js mēs uzglabāsim kodu, kas palīdzēs mums izveidot SQLite datubāzi un aizpildīt to ar sākuma datiem. Datnē db.js ierakstīsim lūk šādu kodu. Pirmkārt, mēs izveidosim datubāzi SQLite 3 datubāzi ar nosaukumu kaktusveikals.db. Neuztraucies, ja tev šādas datubāzes projektā vēl nav, pirmo reizi iedarbinot projektu, tā tiks automātiski izveidota. Un iekšā šeit mums ir jāieraksta 3 lietas. Pirmkārt, mums ir jāizveido abas divas tabulas. Viena tabula uz produktiem un otra tabula uz pasūtījumiem, uz tātad šo datu uzglabāšanu. Tabulā produkti ir lauki ID, nosaukums, cena, daudzums, laistīšanas biežums un bilde. Tabulā pasūtījumi ir lauki ID, klients, produkta ID, skaits un status. Šādi. Ja šīs tabulas vēl neeksistē, tās tiks izveidotas. Ja tādas tabulas jau eksistē, tad viss šis kods tiks ignorēts. Un sākuma dati abās tabulās. Tabulā produkti mēs pievienojam lūk šos te 3 ierakstus, kaktusa nosaukums, cena, skaits noliktavā, laistīšanas biežums un attēla adrese internetā. Attēli ir ņemti no bezmaksas attēlu vietnes Pixabay. Un arī pasūtījumiem mēs skatāmies, ja pasūtījumu tabula ir tukša, jeb ierakstu skaits ir 0, tad mēs tajā ievietojam lūk šādus 3 ierakstus. Saglabāt neko nevajag, Replit vietne saglabā visu tavā vietā automātiski. Module exports vienādība zīme DB dos mums iespēju izmantot šo konkrēto datni db.js arī citās datnēs. Tagad atvērsim datni index.js. Šī ir pati svarīgākā datne visā projektā, jo viņa nosaka, kas notiek, kad lietotājs mēģina piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietnes vietām. Pagaidām mums šeit ir nepieciešams lūk šāds kods. Pirmkārt, mēs pieslēdzamies serverim un izmantosim arī datni DB. Mēs paņemsim visas datnes, kas atrodas iekšā mapē public, un ļausim arī izmantot JSON formātā datus mūsu serverim. Pagaidām pašas svarīgākās divas komandas mums ir šīs te get, kas nozīmē, ka tajā momentā, kad cilvēks mēģinās piekļūt lapai
API produkti, mēs nolasīsim pilnīgi visus ierakstus no tabulas produkti un atgriezīsim tos JSON formātā tālāk lapai uz apstrādi. Un tieši tāpat arī pasūtījumos nolasīsim no datubāzes no pasūtījuma tabulas visus ierakstus un atgriezīsim lapai uz tālāk apstrādi. Get nozīmē komanda, ka lapa pieprasa datus tikai uz aplūkošanu. Un svarīgākā daļa ir arī pašā apakšā, tas ir ports, kurš tiks izmantots datnes darbināšanai. Un tas ir iebūvētais replit ports. Bet, ja tāds netiks atrasts, tad tiks izmantots arī 3000 ports. Ports ir kā durvis uz konkrētu datoru vai konkrētu vietni vai serveri. Mūsu gadījumā šis noklusējuma ports vai 3000 ports pavērs virtuālas durvis uz mūsu tiešsaistes veikalu. Lai aplūkotu priekšskatījumu visam projektam, kas mums ir sanācis, pašā augšā, kreisajā pusītē, meklē 3 stūrīti zaļā krāsā. Šķietami nekas nenotiek, bet un arī cilnē preview, kas ir priekšskatījums, tev it kā nekas netiek parādīts, bet, ja tu noklišķināsi uz plusiņa un atvērsi konsoli, tad tu redzēsi uzrakstu serveris darbojas uz porta 3000. Tas ir tas pats uzraksts, kas mums ir dots. Šeit tas nozīmē, ka serveris darbojas. Tālāk mums ir nepieciešams modificēt HTML lapu produkti HTML un ir nepieciešams izdarīt tā, lai dati tiktu nolasīti no datubāzes, kura, kā tu jau redzi, tika automātiski izveidota pirmo reizi palaižot kodu, kas atrodas db.js.net. Dodamies uz produkti HTML un nodzēšam visu kodu, kas ir saistīts ar masīvu. Tā vietā mēs ierakstīsim pavisam citu funkciju. Lūk, šādu. Mums tagad būs jauna funkcija ielādēt. Async un await, tas ir veids, kā strādāt ar darbībām, kas prasa kādu laiku. Piemēram, gaidīt servera atbildi. Async pirms funkcijas nosaukuma nozīmē, ka šī funkcija var gaidīt, bet await pirms fetch nozīmē gaidi, kamēr serveris atbild, pirms turpināt. Tālāk visa mūsu loģika būs saistīta ar šo te funkciju ielādēt. Visās vietās, kur bija funkcija zīmēt, izņemot pašu funkciju zīmēt, mēs aizvietosim to ar funkciju ielādēt, jo viņa arī izsauks pēc tam funkciju zīmēt. Pēc tam, kad aizvietoju visur funkciju zīmētas funkciju ielādēt, neaizmirsti vēl arī to, ka ir jāpadot nepieciešamais parametrs produkta arī pašā funkcijā zīmēt. Lai apstādinātu serveri un palaistu to vēlreiz par jaunu un aplūkotu izmaiņas, atrod vēlreiz konsoli un konsolē atrodi sarkano kvadrātiņu ar nosaukumu stop. Tagad, palaižot iedarbinot visu projektu, cilnē preview mēs varam ierakstīt adresi produkti HTML un mēs redzēsim visu to pašu, ko mēs it kā jau redzējām iepriekš, bet šoreiz dati tiek ņemti no datu bāzes, nevis no statiska masīva. Tu vari atvērt šo priekšskatījumu arī jaunā cilnē noklikšķinot uz tāda kvadrātiņa ar bultiņu. Tagad viņš izskatīsies tā, kā viņš izskatītos parastajā pārlūku programmā, jebkura lietotāja datorā. Rezultāts tagad mūs apmierina, bet tagad ir nepieciešams izdarīt to pašu arī ar pasūtījumu HTML. Tātad dodamies uz datiem pasūtījumu HTML, nodzēšam visus datus, kas bija ierakstīti vienkārši kodā, un to vietā ievietosim asinhrono funkciju ielādēt. Neaizmirsti, ka funkcija zīmēt tagad pieprasīs obligāti parametru pasūtījumi, un tieši tāpat kā iepriekšreiz ar produktiem, visās vietās, kur mums tika izsaukta funkcija zīmēt, tagad izsauksim funkciju ielādēt. Dodamies uz preview, atjauninām to un aplūkojam mūsu pasūtījumus. Lūk, ir mūsu 3 pasūtījumi, kas ir paņemti patiešo no datu bāzes.
Apstādini serveri, dodoties uz konsoli un nospiežot uz sarkanā kvadrātiņa stopu. Tālāk dodamies atpakaļ uz datni index.js. Portu un porta noklausīšanos atstāsim pašā pēdējā vietā, bet pirms šī porta koda pievienosim vēl divas jaunas metodes. Šīs būs post metodes, un post ir HTTP metode, kas saka tavai vietnē, šeit tiek padoti jauni dati, tos ir nepieciešams saglabāt. Mūsu gadījumā mēs viņus saglabāsim datubāzē ar SQL komandas insert into palīdzību. Tātad lapa izsauks post metodi, mūsu serveris pārķers šo komandu, pārķers visus datus, kas tika padoti, un ievietos iekšā tos tabulā produkti, kad šī post metode tiks izsaukta no lapas produkti. Tieši tāpat, ja post metode tiks izsaukta no lapas pasūtījumi, mēs pārķersim datus un ievietosim tos iekšā tabulā pasūtījumi. Vēl mums ir nepieciešams veikt nelielas izmaiņas arī produkti HTML lapā. Mums ir nepieciešams noņemt datu saglabāšanu masīvā, statiskā masīvā, kas bija pirms tam. Un tā vietā mums ir nepieciešams izsaukt funkciju, griezties, tad izsaukt metodi post un griezties pie API produkti ceļa. Un funkcijas pievienot priekšā, tā kā iekšā mēs izmantojam atslēgvārdu await, tad ir jāpieliek funkcijas priekšā atslēgvārds async. Tagad mēs varam mēģināt palaist projektu un cilnē preview, ierakstot adresi produkti HTML. Pievienosim jaunu kaktusu. Pieņemsim, ka tā nosaukums būs Vera 2. Tā cena būs 25 eiro, daudzums noliktavā varētu būt 5, un jālaista viņš būs 3 reizes gadā. Attēla URL varētu būt šāds, un spiežam podziņu pievienot. Lūk, ir pievienojies mūsu jaunais kaktusiņš. Un pat atjauninot šo lapu, informācija par jauno kaktusiņu ir saglabājusies datubāzē, tāpēc viņš paliek un nekur nepazūd. Apstādinām projektu un dodamies uz pasūtījumi HTML. Arī šeit ir jāveic identiskas izmaiņas. Funkcijā pievienot, nodzēšam kodu, kas saglabā datu statiskā masīvā, un tā vietā pievienosim kodu, kas vērsīsies pie post metodes server.js datnē. Un neaizmirsti pievienot arī atslēgvārdu async funkcijas priekšā. Palaižam projektu un pārbaudīsim, vai darbojas pasūtījumu pievienošana. Preview. Dodamies uz pasūtījumiem. Jaunais klients varētu būt Jānis Bērziņš. Produkta ID, ko viņš pasūtīja, varētu būt 1, un viņš ir nopircis veselus 3 kaktusus. Apstādinām projektu vēlreiz, un tagad varam ķerties klāt arī labojumiem. Dažreiz garās tā, ka mums ir jālabo produkta cena vai jāmaina ar pasūtījuma status, un šim nolūkam mums būs vajadzīgas metodes put, ko mēs ievietosim iekšā index.js datnē. Tās izskatās lūk šādi. Un metode put ir HTTP arī metode, kas saka mūsu serverim, ka lūk, šeit te ir tādi laboti dati, mums ir jāaizstāj jau esošie. Un mēs viņu izmantosim tad, kad mainīsim kaut kādu jau esošo informāciju datubāzē. Mēs mainīsim produkta cenu, un mēs noteiksim, kuram produktam mainīt cenu pēc tā ID, un izmantosim SQL komandu update. Un tieši tāpat mēs arī mainīsim pasūtījuma statusu, vadoties pēc pasūtījuma ID, izmantojot SQL vaicājumu update. Tagad, kad ir veiktas izmaiņas index.js datnē, tās ir nepieciešams veikt arī produkti HTML un pasūtījumu HTML datnēs. Dodamies uz produkti HTML, atrodam funkciju mainīt, un visu izņemot ielādēt funkcijas izsaukumu, nomainīsim
lūk uz šādu kodu. Funkcijas priekšā mums ir jāpievieno arī atslēgvārds async, jo mēs izmantosim await atslēgvārdu iekšā pirms fetch, un ko mēs darām? Mēs griežamies pie mūsu servera, pie ceļa tātad produkti plus ID, izsaucot metodi put un padodam iekšā kā parametru jauno cenu. Līdzīgi rīkojamies arī ar pasūtījumiem, atrodam mūsu funkciju mainīt, nodzēšam eksistējošo kodu visu līdz funkcijas ielādēt izsaukumam un pievienojam lūk šādu te kodu. Protams, neaizmirstot pievienot arī atslēgvārdu async funkcijas priekšā. Tātad mēs vērsīsimies pie tā, kas apī pasūtījumu plus konkrētā pasūtījuma ID, izsaucot HTTP metodi put, kas saka, ka mums ir jāmaina dati. Un serveris otrā galā, kad tiks izsaukta šī te metode ar konkrēto ceļa apī pasūtījumu un norādīts ID, mēģinās izpildīt lūk šo te SQL vaicājumu. Palaižam mūsu projektu un paskatāmies, vai ir stājušās spēkā izmaiņas. Ja tu redzi lūk šādu te kļūdu, tad ir notikusi problēma visticamākais ar visu repliku projektu. Var iznest atsevišķā cilnē un paskatīties savu vietni. Manā gadījumā es redzu, ka vietnē tiešām ir notikusi kaut kāda kļūda, un apskatot, izpētot cītīgā kodu, es redzu, ka mana kļūda ir radusies tieši SQL vaicājumos, jo pašā datubāzē man bija tabulās norādīts, abām tabulām, kā primāra atslēga bija norādīta ID. Šeit iekšā kodā es vērsos pēc pavisam savādāka ID. Tāpēc man ir nepieciešams izlabot kļūdiņu, apstādināt vēlreiz konsolē projektu, palaist to vēlreiz par jaunu. Un lūk ir gatavā mājaslapa ar visiem datiem. Pieņemsim, ka mums vienam kaktusam pēkšņi ir atlaides, mēs mainīsim cenu no 25 eiro uz 21, nospiedīsim mainīt cenu, vizuāli it kā nekas nemainās, tomēr atjauninot mājaslapu mēs redzam, ka cena ir saglabājusies. Tas pats attiec arī uz pasūtījumiem, mēs varam piemēram kādam pasūtījumam nomainīt status uz pabeigts, nospiežam uz pabeigts un redzam, ka ir nomainījies status uz pabeigts. Viss ir pareizi. Krāsa varbūt gan nav pareizā, bet status nomainījies ir pareizi. Un atjauninot lapu, mēs redzam, ka status ir saglabājies tieši tāds pats, viss ir skaisti saglabājies datubāzē. Apstādinām projektu, un tagad mums ir palikusi pēdējā funkcionalitāte, un tā ir nodzēšana. Nodzēšanai mums būs nepieciešamas lūk šādas te koda rindiņas, kur mēs mācām mūsu serverim apstrādāt nodzēšanas pieprasījumu. Ja lapa vēršas ar delete pieprasījumu pie servera un padod pareizu produktu ID, tad mēs izsaucam SQL komandu no datubāzes un izdēšam pēc konkrētā ID visu ierakstu ar produktu. Un tieši tāpat mēs arī rīkojamies ar pasūtījumiem. Tad servera pusē mēs šo te apstrādājam, vajag tagad doties uz produkti HTML un pasūtījumu HTML un nomainīt arī šajās divās datnēs funkciju dzēst. Dzēšanas funkcijās mēs mainīsim dzēšanu no masīva uz vēršanos pie servera ar dzēšanas metodi. Un, protams, pieliksim funkcijas sākumā atslēgvārdu async. Tieši to pašu mēs darīsim arī ar pasūtījumiem. Tā vietā, lai dzēstu no masīva ar pasūtījumiem, mēs dzēsīsim viņu ārā no datubāzes. Un neaizmirstam par async. Palaižam vēlreiz savu projektu. Atrodam kaut vai nesen pievienoto kaktusu un nospiežam dzēst. Lūk, viņš vairs šeit neeksistē. Un tieši tāpat arī pasūtījumos atrodam kādu pasūtījumu,
nospiežam podziņu dzēst, un viņš pazūd no mūsu projekta vispār un pilnībā, jo tas ir izdzēsts no datubāzes. Nu esam pabeiguši, un tagad mums ir tiešsaistes veikals, kurā mēs varam pirkt un pārdot kaktusus.